Labdien! Visvaldis no Diseldorfas lielākās karavānu un kemperu izstādes, un šobrīd mūsu ceļi atveduši pie šī skaistā Rimor, kam mēs arī Latvijā esam dīleri, varam piedāvāt jebkuru no Rimor variantiem. Tātad par pašu Rimoru, kā jau zinām, tas būs jauns, bet ļoti draudzīgs budžetam kemperis, līdz ar to cilvēki, kuri viņi iegādājās, noteikti atradīs kompromisu starp funkcionalitāti, praktiskumu un, protams, arī cenu. Kāpēc rādu tieši šo modeli, to jūs vairāk sapratīsiet tieši, kad ieiesim iekšā, jo šeit ir jauns, unikāls izkārtojums, kaut kas neredzēts, līdz ar to noteikti būs pieprasījums tieši šim modelim. Tātad par pašu modeli, tātad Fiat šasija, jaunais facelifts, tagad viņš ir iebraucis, to mēs varam parādīt pēc tam uz otras mašīnas, kā izskatās jaunais Fiat facelifts. Konkrēti šis jau nāk ar 2,2 litru dīzeli. Protams, ka mums ir Rimor baltie ādas krēsli, kas noteikti ir viegli kopjami, bet tai pašā laikā varbūt mazliet smērējās. Ja mēs aizējam aizmugurē, tad jau mēs redzam, ka šeit ir jauns, unikāls izkārtojums, kuru mēs varam šādi te atvērt. Un mēs jau redzam, ka šeit vairs nav lielā gulta pa aizmuguru, šeit ir divstāvīgā gulta, bet par to, kad mēs tiksim iekšā. Aizmugurē mēs redzam ļoti interesantu lietu. Nekad nebūtu gaidījis, ka šeit būs toaletes kasete, bet šeit viņa ir. Tātad tas nozīmē, ka toalete atradīsies šajā zonā. Ja parasti viņai mašīnai viduspusē pie sienas, tad šeit viņa mums ir šeit. Tā kā, jā, dosimies tad iekšā, parādīšu, kas tad mums jauns ir izdomāts tieši no Rimor puses. Tad nāciet iekšā, parādīšu jums tātad Rimor jaunumus. Sāksim uzreiz filmēsim šo pusi, lai nesabojā visu pārsteigumu momentu. Tad šeit, kā parasti, mums ir alkovenā divvietīgā gulta, uzkāpšana pa trepēm. Un šeit mums ir jauna dizaina dzīvojamā zona ar galdu, kuru var bīdīt uz visām pusēm, uz priekšu, uz atpakaļ, lai iekārtot vislabāko vietu. Tātad šis kempers būs paredzēts 6 cilvēkiem, un 6 cilvēki arī šeit var sagulēt. Un nebūs jāguļ šeit, nekas ar galdu netiek darīts, galds ir domāts tikai ēšanai, kā tam vajadzētu būt. Tātad šeit mēs mierīgi varam 6 cilvēki apsēsties, izmantojot, protams, arī to krēslu, 2 guļ šeit. Protams, ir mums ļoti daudz dažādu nodalījumu, kur uzglabāt mantas, visus logus var atvērt ciet, ir moskītu tīkli, varam aptumšošanas režīmu. Šajā daļā mums nekas nav mainījies, ir vecais Rimor displejs, kas jau ir digitāls, ļoti patīkami, apkura mums būs gāze šim te konkrētam modelim, bet, protams, ir iespēja iegādāties arī kombinēto ciklu. Leduskapis ar saldētavu. Saldētavu arī interesants novietojums ir šeit. Leduskapis strādā gan uz gāzi, gan uz elektrību, gan uz bateriju. Virtuves zonā mums, kā jau parasti, ir vieta šķīviem, traukiem, un mums ir 3 degļu gāzes plīts. Un šeit ir ļoti interesanta dizaina pakarināmais, tāds, es teiktu, man līdz galam nesaprotams, bet jauns ir jauns. Mums jau ir jaunā stila virtuves maisītājs. Šeit mums ir pārbalts izlietnē, un šī te duša, viņa nav domāta tikai traukiem, bet jūs varat atvērt logu vaļā un izmantot to kā āra dušu šādi. Tā kā ļoti patīkams sīkums, bet patīkams, un tāds jau arī ir Rimors, kurš par labu ciparu piedāvā interesantus risinājumus. Šeit mums ir liela telpa, kur varam pakarināt kleitas, kreklus, lai nav katru reizi izņemot kreklu no mazāka nodalījuma, viņš jāgludina. Un jā, tad jau mēs šeit redzam, tātad mums ir 4 gultas vietas šeit, un 2 bija alkovenā, kā jau es no sākuma rādīju. Katrai no šīm te pusēm ir iespēja aizbūt aizkariņu ciet. Arī apakšā tas ir izdarāms. Tā kā par to nav jāuztraucās, un, kā jau teicu, labierīcības duša atrodas mašīnai pašā aizmugurē, pašā vidū, kas ir arī kaut kas pilnīgi jauns un nebijis. Jā, iekārsim iekšā, tātad apvienotā duša ar toaleti, pods negrozās, loks ir atverams un, protams, arī aptumšojams, lai varētu, kā saka, ar biznesu nodarboties, un, protams, ka ir arī dušas aizkars. Neesmu lielākais fans dušas aizkariem, bet šādā limitētā telpā, es domāju, tas ir tikai šāds variants. Tā kā jā, ļoti interesants
Rimor dizains, kaut kas jauns, kaut kas nebijis, un noteikti mūsu apstākļos, mūsu demografiskajos apstākļos cilvēki ar lielākām ģimenēm, ar 4 bērniem, kas ir fantastiski un apsveicami, noteikti varētu izvēlēties šādu te modeli, kur katram ir sava gulta, nav jācīnās par to, kurš kurā gultā gulēs, kamēr vecāki var gulēt, pieņemsim, šeit Alkavenā. Manuprāt, ļoti labs risinājums. Un, ko vēl neminēju, protams, kad visi mūsu klimatam paredzētie kemperi ir aprīkoti ar ziemas paku, tā sauc izolētas apsildāmas tvertnes. Noteikti Rimors pats par sevi kvalitatīvs, Fiats Ducato vismaz 500 000 kilometru jūs aizvedīs, par to nav jāšaubās. Un fantastiskā cena un izkārtojums. Noteikti tie ir tie lielākie šī modeļa plusi. Un, ja jums tāds interesē, tad, protams, mēs esam Rimor oficiālie dīleri Latvijā. www.kemperi365.lv varat ienākt, apskatīt šo modeli vai kādu citu un sazinieties ar mums, lai mēs jums nosūtītu speciālu piedāvājumu jums. Paldies, ka skatījāties, spiediet laiku un sekojiet mums. Tā.